Esi sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā, jaunā svētdienā un jūnija mēneša 1. dienā. Jā, vasara klāt, lai slavēts Dievs. Un šodien es gribu atgriezties pagājušajā svētdienā, kad tika svinēta manas draudzes 30 gadu dzimšanas diena, un braucot pa ceļam uz dievkalpojumu, es klausījos Jelgavas vasarsvētku draudzes mācītāja Agra Ozolinkeviča svētrunu, un man patika šī te viņa formula. Viņš teica tā, ka viņš vēršas pie Dieva un saka, Dievs, jūs par 3 varat, tu vari tikt ar mani galā, tu vari mani izmainīt, nav manos spēkos izmainīties pašam, bet tu ar svēto garu Jēzu Kristu un tu debes Tēvs, jūs par 3 varat to izdarīt. Kā man tas patika, un kā vēlāk es sapratu, tas patika ne tikai man. Tas bija labi. Un šodien es negribu dot nekādas formulas. Es gribu aicināt tevi doties uz Dieva namu. Un ja tas nav iespējams atrast kādu svaidītu dievkalpojumu, kas ļaus tev piedzīvot Dievu tavā namā, bet labāk jau ir tomēr būt Dieva namā, tur, kur tu jūties kā zivs ūdenī, kur tic tā kā tici tu, kur dzied tās dziesmas, kuras Dievam dziedi tu, un es esmu šādu vietu atradusi. Ilgi gan nācās meklēt, veselus 30 gadus, bet paldies Dievam par viņu pacietību, un šodien ir klāt vēl arī starptautiskā bērnu aizsardzības diena, un nevar tam paiet garām. Pasaule to atzīmē, Dievam ir svarīgi bērni. Jēzus teica, laidiet bērniņus pie manis, jo tādiem pieder Dievu valstība. Un Bībele saka, bērni ir tā kunga svētība. Un gluži neapzinoties, arī šīs dienas apliecinājums ir attiecināms uz bērniem. 90. psalmā ir kāda lūkšana, ko es daudzus gadus lietoju par savu lūkšanu, jo 17. pantā tur ir teikts, ka Dievs liek saskatīt savu godību maniem pēcnācējiem. Atvērsim šo psalmu un izlasīsim kādu. Es izlasīšu visu šo lūkšanu. Kad es viņu atklāju, tas bija pamatīgs sprādziens manās smadzenēs, jau es esmu pieradusi pie tās. Bet tas ir 90. psalms, un 90. psalmā ir kāda ļoti svētīga lūkšana. Mēs visi ejam šim lūkšanu laikam cauri, kad mēs meklējam šo īsto lūkšanu mūsu dzīvē, un saprotam, ka, es nezinu, kā ir ar tevi, bet es saprotu to, ka ja mana lūkšana nebalstās Dievu vārdā, tad tā ir tukša runa. Tā nav, protams, tā nav, jo no sirds es varu pateikt to, ko es domāju savā sirdī. Bet manai lūkšanai vairāk vai mazāk ir jābūt balstītai Dievu vārdā. Un te sākot no 12. panta ir tādi vārdi. Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Atgriezies, kungs, atkal pie mums, cik ilgi vēl, apžēlojies par saviem kalpiem. Šo 13. pantu es esmu izņēmusi no savas lūkšanas ārā tikai viena iemesla dēļ. Jēzus ir pie mums ikdienas līdz pasaules galam. Mums nav jālūdz, lai Dievs pie mums atgriežas. 14. pants. Piešķir mums rītos agri pilnā mērā savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu. Iepriecini mūs tik dienu, cik esam bijuši apbēdināti. Te ir teikts, tu mūs apbēdināji, bet jaunajā derībā Dievs mūs neapbēdina. Viņš vai lien no ādas ārā, lai mūs iepriecinātu. Tāpēc arī šis apgalvojums nebūs pareizs Dievu priekšā. Tāpēc es to pārveidoju. Iepriecini mūs tik dienu, cik esam bijuši apbēdināti.
tik gadu, cik ilgi esam pieredzējuši ļaunu. Dari redzamus saviem kalpiem savus darbus un liec saskatīt savu godību viņu bērniem. Lūk, no kurienes nāk šis apliecinājums. Dievs dara redzamus maniem bērniem savus darbus un liek saskatīt savu godību maniem bērniem. Āmen. Lai nāk par mums tā kunga mūsu Dieva laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu, to pašķir un svētī. Un šis ir pants, no kurienes ir cēlies, šis mans apgalvojums, šī mana lūkšana un pateicība par to, ka Dievs pašķir mūsu roku darbu, ka viņš pašķir to un svētī. 90. psalms. Patiesībā psalmu grāmata ir unikāla grāmata ar to, ka tur mēs varam atrast ļoti daudz labu un vērtīgu padomu un arī gan apliecinājumu, gan apsolījumu. Tas viss ir Dieva vārds. Un ja tas sasaucas tavā sirdī, tad tas ir tavs rema, kuru tev vajag apliecināt, lai tas īstenotos tavā dzīvē. Un tas īstenosies, jo Dieva vārds ir kā veseris, kā uguns, kas, es atvainojos, Dieva vārds ir kā uguns, kā veseris, kas sagrauj klintis. Šī ir tava uzvaras diena. Un mums ir jāsaprot, ka uzvara ir nevis tad, kad tu to ieraugi, bet tad, kad tu atklāji, ka tas jau ir izdarīts. Ka tu atklāji to vārdu, ko Dievs tev ir devis, to apliecinājumu, un tu saproti, ja tas ir tevī pacēlies, tas noteikti īstenosies. Slava Dievam. Tēvs, es tev pateicos par tavu vārdu, ko tu mums dod. Es pateicos, ka tu dari redzamus mums savus darbus un rādi savu godību mūsu bērniem. Un Tēvs, lai nāk pār mums tava laipnība, lai tavas žēlastība mūs pavadarīs šajā dienā. Tāpēc pašķir mums mūsu roku darbu, pašķir to un svētī un ved mūs uz to namu, kur mēs tevi varam pielūgt garā un patiesībā, jo tu tādus meklē, kas tevi tā pielūdz. Kungs, parādi mums savu godību, parādi savu varenību mūsu bērniem, lai arī mūsu nami, mūsu dzimtes atgriežas pie tevis no visas savas sirds, jo tu teici, ka tu piešķirsi gribu viņiem tevi atzīt. Paldies tev, Tēvs, par visu, ko tu dari, lai par mūsu dzīvi tev vienam ir slava, gods un pateicība, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.